Lasu komentārus un vēlos precizēt, kur es atrodos. Es pašlaik atrodos Floridā, Holivudā. Jā, Holivudā. Amerikā ir divas Holivudas. Viena, kur filmē filmas, otrā, kur cilvēki atpūšās. Un tur, tālumā, tās mājas, ko jūs redziet, tur ir Miami. Miami, Holivuda. Labrīt visiem. Laiks brokastiem. Ir 7 no rīta. Bet, jādodas tālāk. Tā, pamēģināsim to maizīti un sieru, ko vakar nopirkām. Viens no jautājumiem, ko neesmu atrisinājis, ir kafija. Atkal jāiet meklēt, kur pārdot kafiju. Aizmirs vakar nopirkt, kaut vai tos 3 vienā. Bet, šitā virtuve, kā jūs noprotiet, es īrēju kopā ar citiem šo māju. Skapīšu priekš pirmās istabas, otrās istabas, CD istabas, jā. Un arī mums tie mājā 3 leduskapji. Bet, tipiski tāda amerikāņu virtuve ar tipisko plīti, jā, kur ieslēgt ar augšpusē. Piemēram, ja tev tas stāv katls vārās, tad tev jāliecās pār augšu, lai izslēgt, un tad es to nesaprotu, kāpēc tā. Mikroviņu krāsnes. Te ir viena no 3 toaletēm. Tā kā tā. Bet man nav bijis laika te visu izčekot. Es nemaz nezinu, kur stāv krūzītes, kur stāv dakšiņas, kur stāv šķīvi. Kaut kādi tur mētājās, bet es nezinu, es tos varu lietot. Kā jūs pēc maniem video redzat, ja kā es atbraucu, tā es visu laiku esmu ārpus mājas un kaut ko citu daru. Un, ja godīgi, man te ar citiem nemaz nepatīk kopā atrasties, ja? Īpaši naktī, kad trokšņo. It kā te nedrīkst trokšņot, bet, ziniet, dzīvē gadās visādi. Tā, ejam apēst brokastis. Kaimiņam vistas ir. Jā, un tas mūsu mājā backyards ir. Bet izties tur kaut kāds remonts. Tur tālāk dziļa bedra un nav flīzes un viss ir uzrakts. Jā, sakot, nezinu, uztaisīšu, apēdīšu brokastis šeit. Žēl, ka nav kur piesēst, apsēst, bet izstās, ka pa nakti bijis lietus. Un tāds vēl joprojām tāds sutīgs laiks. Šitāds laiks varētu būt, pēc sajūtām apmēram tā kā Latvijā vasarā pirms pērkona, ja? Ka ir tāds sutīgs, spiedīgs, smacīgs, tāds ir šeit. 7 no rīta, saule vēl nemaz tā īsti nav uzlakusi. Noprovēsim. Interesanti, ka tikko bija lietus un kaimiņš laista zāli. Bet vispār kopumā, ja man štātu Latvijā iedot, nemaz nedomāt, ka tas te kaut kas no ārzemēm ievests. Baigi interesanti. Ko? Vispār. Tu redzēji, ka man maizīti nokrita, jā? No kurienes tu tāda? Kādā saimnieks saka, kad tu staigā apkārt. Ja tā padomā, tad diez vai es gribētu ēst tavas olas. Sazinu, kur tu esi bijusi un sazinu, ko tu esi ēdus. Jā. Bija pusdienās, nefilmēju tur, jo tur bija mega daudz cilvēku, bet tā bija tāda, parasta ēdnīca, ja, kā mums ir kaut kāds Lido vai kaut kas tāds, vienkārši ej, ņem lietas, ko tu gribi, un pēc tam tur liela ēdamā zāle, un tā kā ir pusdienas laiks pašlaik, tur bija pilns ar cilvēkiem, tāpēc, zikā, lai jau cilvēki pērni. Bet, ko es gribu teikt, ja, tas, ko es paņēmu rīsus ar cīsiņu vai sardeli un biespienu ar tomātiem, bet bija garšīgi, ja. Bet tomāti nepēc kā negaršoja, bet tas pats cīsiņš ar mērcīti bija par to visu es samaksāju $13. Vēlos aizbraukt uz centru.
Es pašlaik atrodos pie Holivudas slimnīcas un pamanīju, ka te ir arī autobusu pietura. Jāpaskatās, vai 15. autobuss iet uz centru un vispār kā te pērk biļetes. Nav nejausmas. Bet labā ziņa ir tāda, ka viņiem ir aplikācija My Ride Real Time Bus Arrival Times. Ja? Jāpamēģina. Labi, lai arī cik noderīgi būtu tā aplikācija, nākošais autobus pēc 53 minūtēm. Tas man nedara, jo es pa 40 minūtēm varu aiziet ar kājām. Es nezinu, vai es iešu ārā 30 grādi, bet, nu, pamēģināt var, vai ne? Ai. O, palaidīs man, ja? Viņš iesaist mašīnas. Vai nelaidīs? Nē, nelaidīs. O! Tā vajag. Iesim uz to pusi. Es redzu vēl vienu autobusu pieturu. 9. autobus. Varbūt pamēģināt. Jo sanāk, ka 15. tāpat aizgāju uz nepareizo pusi. Man vajag uz turienu. Notestēt Floridas, Holivudas sabiedrisko transportu. Tātad divas sliktas ziņas. Pirmā ir tā, ka man vajag biļeti un man nav skaidra nauda. Un otrā ziņa, ka viņš būs par 34 minūtēm. Ja? Tā kā, jebkurā gadījumā es kājām ātrāk aiziešu. Pirmo reizi dzīvē redzu Cybertruck. Bet, ja tā reāli, tad es esmu vienīgais cilvēks, kurš iet ar kājām. Pieturās neviena nav, uz trotuāriem neviena nav, lai gan viņiem ir riteņu, tā kā tās joslas, velo joslas. Arī neviena velosipēdistas neesmu redzējis. Nu, motociklists, tā kā rollerists ir, ja, ar rolleriem braukā. Es vēl jāapstāst, cik maksā noiedēt rolleri. Jo priekš turistiem bija kaut kāda $60 dienā. Nu, es taču neesmu turists, to neesmu taču neiešu. Es Miami Beach un neņemšu skūteru par $60 dienā. Es nezinu, jāpastās. Bet tas droši vien kaut kādā, divas, bet man vajag laikam to. Krekslistā vietējie kaut kādi. Es nezinu, viņiem it kā ir populāri bijušie cietumnieki, ja, ka iznāk tikko no cietuma, lai varētu pārvietoties, jo tiešām te ar kājām ir ļoti liela attāluma. Zini, kāpēc ir liela attāluma? Tikai tāpēc, ka ir šīs te vienstāvīgās mājas. Nu, ja mēs Ziepņakalnā, ja, vienā rajonā, vienā mājā varam izmitināt 1000 cilvēkus, ja, piemēram, Ozolciem ielā, ja, tajā garajā mājā. Tad, lai šeit izmitinātu 1000 cilvēkus, vajag uzcelt 1000 mājas. Nu, un jūs saprotiet, ja? Tad apiet apkārt mājai, ja, kur dzīvo 1000 cilvēki, vai apiet apkārt rajonam, kuram ir uzceltas 1000 mājas. Līdz ar to katrs grib sev amerikāņu sapni, katrs grib sev privātu māju. Nu viss, un tā ir rezultāts ar kājām, lai aizietu. Nežēlīgie gabali. Lai gan kartē tu skaties, viss izskatās tuvu, teorētiski. Praktiski, kad tu sāc iet, tad tu saproti, ka karta, melo. Tirgojās vēl viena māja. Starp citu, nedaudz uzzināju par šīm mājām. Pirms Covid laikā mājas šādas te apmēram maksāja 300 000. Tagad jau 600–700 000 un paredz jau, ka drīz būs miljons. Tāpēc, ja cilvēki visu laiku domā, kad man pirkt māju, tagad jau nav īstais brīdis un tā, arī Covid laikā teica, ka nav īstais brīdis pirkt māju, kad viņi maksāja 300 000. Tagad cenas ir dubultojušās. Un tagad arī saka, ka nav īstais brīdis pirkt mājas. Cik te ilgi beigās jāgaida būs, kad būs tevs īstais brīdis. Tāpēc jau ir tā, kad nav tāda īstā brīža, kad pirkt. Jāpērk ir tad, kad ir vajadzība un kad ir nauda. Jo pat tad, kad ir zemes cenas, piemēram, nokrīt cenas, jūs domājat, ka varat pirkt, tajā pašā laikā, interest rate, ja? Tie procenti augs. Es paskatījos, cik Ubers varētu maksāt. $8. Tas bija lētāk nekā mani rīsi ar cīsiņu. Varbūt ir vērts, ne? Bet nē, šitā es tos cīsiņus dabūšu ārā. Burtiski. Ne burtiski, bet
visādā veidā. Bet tā jau, protams, jā, smuki māja pie palmām, sakokti pagalma. Tepat slimnīca, tepat viss ir. Tāpēc arī ir tāds cenas. Lai gan pašas mājas nav nekādas jaunās. 50., 60. gadi, 70. standarts. Ļoti bieži redzu, ka uz šādiem tiltiņiem makšķerē, bet pasties, cik ērti. Tev tur ir māja, un te ir piekļuva uzreiz upītei. Un pāri ceļam var nopirkt kādu visīti. 9. autobus būtu tieši laikā. Un caur pilsētai, caur visām pilsētām praktiski iet tāda šosei, ātrgaitas šosei, kur tu vari viegli ātri nokļūt no vienas vietas uz otru, jo attālumi, kā jau es minēju, tie ir milzīgi. Un tajā pašā laikā, kad es braucu no Miami uz Hollywoodu, kas skaitās it kā cita pilsēta, tajā pašā laikā, nav tā kā, piemēram, tu brauc no Rīgas uz Ķekavu, ja, kad tev beidzās Rīga, tad tev ir kaut kāda pļava, tad parādās zīme Ķekavu, un tu esi Ķekavā, ja? Tā nav, jo šeit tu vienkārši brauc pa ceļu, pa šitādu ceļu. Tev viss apkārt ir apbūve, tev viss apkārt ir mājas, un tu nemaz nevari saprast, ka tu esi kādā citā pilsētā, jo viss izskatās vienādi. Un ko man tālāk darīt? Kur man iet tagad, uz kurieni? Kā? Naktī diez vai es te gribētu iet, teiksim tā. Man jātiek kaut kā ir uz otru pusi. Skatieties, kas notiek. Beidzās ceļš. Un pāri ielai sākās trotuārs, ja? Beidzās trotuārs, sākās trotuārs. Kaut kāda gājēja pārēja vai kaut kas tāds. Jā, tagad zināšu, ka 9. autobus ir tas, ko man vajag. Jā, es kādreiz gribēšu no slimnīcas rajona nokļūt uz centru. Labi, es nezinu, man tagad vajag iet pa labi. Es nezinu, vai tas 9. ies pa labi. Bet, fakts ir tāds, ja, ka lielāko ceļu daļu es varētu ar to autobusu nobraukt. Vēl interesanti tas, ka te nav izteiktas smaržas. Nav vasaras smarža, ja? Nav svaigi pļauta zāles smarža, nav ziedu smarža. Nezinu, kur tās visas smaržas palikušas, it kā jābūt kā vasarā, vai ne? Kā mums vasarā, ja Rīgā, ka mēs ejam, vai jebkurā vietā Latvijā. Viss smaržo pēc svaiguma, pēc vasaras, ja? Šeit nav. Arī nesmirt, kas ir arī labi. Bet, jā, interesanti. Būšu tūlīt arī atnācis, 40 minūtes pagāja nemanot. Bet labi tas, kad ir vējš, neskatoties uz to, ka ir arī 30 grādi, vējš tomēr atvaisina, atsvaidzina, līdz ar to nav tik smagi. Iegāju vape shopā, ja? Paskatīties, cik maksā veipi. Vienreiz lietojamie veipi $16 un uz augšu. Tā kā Amerikā izdevīgi ir, kad nesmeķē. Tie, kur nezinu, tad es Latvijā strādāju pa nekustamā īpašuma aģentu. Tā kā būtu interesanti paskatīties, ko viņi piedāvā. Bet man nav tam pašlaik, diemžēl laika, jāiet uz centru. Lētāk kā man arī ar cīsiņu. Kur jūs izvēlētos dzīvot? Šādās daudz dzīvokļu mājās? Vai arī, tur, kur es iepriekš gāju, vienstāvīgās privātu mājās, jā, viena pie otrai blakus.
Viss. Šis ir centrs. Holivudas vats centrs. Redzēju, pabraucam garām, bet tagad man ir tas gods redzēt viņu stāvam. Es teikšu, ka iespaidīgi. Šis ir, draugi, iespaidīgi. Ejot pa šo ielu, mēs nonāksim parkā, kas tā kā noslēgs mūsu ceļojumu, jo, kā lai saka, visi forši, tikai esmu bišķi noguris, ja? Un tomēr tāds gabaliņš ir paiets. Sanāk 3 maili, tas sanāk 4 kilometriem. Slinkums reiķināt, bet vienā sakot, vairāk kā stundu es te filmējot eju, staigāju, esmu nosvītis, ka es nezinu kas, gribās dzert, gribās apsēsties, atpūsties. Tad jau vakars klāt, un es nezinu, atkal jāēd. Ko es vēl vēlos teikt? Te centrā sāk, zikā es iepriekš teicu, ka nekas nesmažo. Un viss ir kārtībā. Te centrā, ja? Centrā. Smažo pēc, vai smirda, pēc zālītes. Šeit zālīte medicīniskā marihuāna ir atļauta. Cik es saprotu, tu vari viņu nopirkt, vari lietot, bet tev visu laiku ir līdz jānēsā tā atļauja. Ja nē, tad tevi, tā teikt, ieliks ar restiem. Bet tas smird visur, es nezinu. Un vēl tāda neliela, pavisam maza problēma, kaut kas sāk spilināt no gaisa. Es ceru, ka tas nepārvērtīsies kaut kādā lietas gāzē, kas, arī šeit ir iespējams. Nemanot uznāk, tikpat nemanot arī ātri pāriet, bet tajā pašā laikā visai slapšs. Es ceru, ka tas, nebūs tā. Viss, tur ir arī parks. Neviens te baigi neiesprings uz to pogu spēdīšanu, es te vienīgais. Bet īstenībā arī tā ir, es te vienīgais braucu mašīnu rādu pagriezienus, ievēroju noteikumus, cenšos būt pieklājīgs un pārējie vienkārši nesaprot, ko es gribu. Aizējam kaut kur? Tu esi iedomīgi, ja? Labi. Klau, man ir aizdomas, ka šeit filmē video priekš kāda no bērnu kanāliem. Jo, galvenais varonis ir puika, viņam ir pielikts mikrofons, un tad tur tā sieviete viņam saka visu laiku, ko darīt. Kā jūs domājat, es būšu tur kadrā? Mani kolaps ar bērnu YouTuberi. Laikam jau neesmu. Ja būtu, tad jau viņi nefilmētu. Vai arī nepamanītu. Postā izlabos. Let's take a video. Oh, yeah. That was good, bro. Here, I'll get it right now. Here, I'll get my phone out. Redz, kā Džeks vienkārši piedāns klāt. Davai, let's take a picture. Okay, let's take a picture. Nē, redzi, man pat Amerikā atpazīst. Uz ielas. Nāk klāt fotografēties. Tā kā... Man Amerika, tu man netici? Nē. Man amerikāņu fani. Viņi man ieraudz, viņi tāds, let's take a picture, oh, I'm watching your channel. No. Nopietni. Bet taču latviski runā. Nekas? Saprāt, es Latvijā eju pa ielu, rati, bet pienāk kāds klāt. Amerikā es esmu otro dienu. Jā. Klau, es te, gāju tā kā baigo gabalu ar kājām un nebija neviens cilvēks. Nepatika, tāpēc, ka nevienmēr bija ceļš. Nē, šeit. Šeit ir solīdi. Tas šajā sērijā arī viss. Paldies, ka skatījāties. Ja jums ir vēl kādi jautājumi, piemēram, pa Ameriku vai pa dzīvi šeit, vai interesē kaut kas specifisks, droši rakstiet apakšā komentārā un, centīšos varbūt par to uzfilmēt arī kādu video. Čau!